Sveicināti! Šodien vēlos parunāt nedaudz par biznesa attīstīšanas metodēm un vairāk par to, kā nevajag darīt, jo tehniku kā vajag ir daudz un par tām var stāstīt gari un plaši, bet daudz svarīgākas ir tās kļūdas, ko nekādā ziņā nevajadzētu pieļaut, jo tās nocirtīs jūsu biznesa koku pašā saknē, un to nu nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Jo neskatoties uz to, ka neveiksmes un kļūdas palīdz mums attīstīties, tās paņem ļoti daudz laika, kas ir svarīgākais resurss šodien, un arī atņem ticību tam, ka reiz sāks izdoties. Lai parādītos azarts darboties, jāsāk izdoties, tāpēc, lai taupītu mūsu dzīves laiku, ķersimies vērsim pie ragiem un uzreiz sāksim par galveno. Kāpēc mums nepadodas jaunu partneru piesaistīšana biznesam? Visiem zināms, ka vislielākā problēma sevišķi iesācējiem ir tieši jaunu cilvēku piesaisti biznesam. Vēlāk, kad cilvēks iemācās to darīt, cilvēku aicināšana kļūst par otru galējību, par procesu, kas sagādā visvairāk prieka un azarta, jo cilvēki ir dažādi, nav divu vienādu sarunu, un katra jauna saruna, katrs jauns cilvēks ir kā atklājums. Bet šī sajūta parādās tikai tad, kad tiekam pāri savām bailēm un nedrošībai. Krievu valodā ir apzīmējums strahi, latviešu valodā diemžēl analogu neatradu, bet tā ir, tās nav bailes kā viens vesels, tie ir vairāki nedrošību izraisoši momenti. Ir jau labi dažādi komandas piedāvājumi, kad partneri tiek uzdāvināti, kad daļa darba tiek izdarīta mūsu vietā. Bet ir jāsaprot, ka tas ir tāds mazs bonusiņš, bet tas nevar nodrošināt dinamisku biznesa attīstību. Lai biznesa attīstītos, agri vai vēl ir jāiemācās jaunus partnerus uzaicināt pašam. Un jo ātrāk tas notiek, jo labāk, jo bizness ir jācep, kamēr ogles ir karstas, kamēr vēl ir azarts un interesi. Pirmkārt ir jāsaprot, ka šis bizness nav vajadzīgs visiem un katram. Ir cilvēki, kuriem ir labi tur, kur viņi ir. Viņiem ir komfortablāk knapināties un skaitīt kapeikas un iztikt ar to mazumiņu, kas ir, nekā meklēt jaunus horizontus. Atstājiet viņus viņu mierā un netērējiet laiku. Otrkārt, mums traucē sabiedrības negatīvisms. Sabiedrība vienmēr ir atgūdusi tos, kas uzdrošinās atšķirties. Es kādreiz Rīgā jūtos kā lauciniece, un tas man uzzina kompleksus. Tagad es Rīgā jūtos īpaša, jo es zinu, ka esmu dziļš un interesants cilvēks uz bieži vien tukšo un āršķirīgo rīdzinieku fonu. Dažreiz ir tā, ka to mēs esam iedomājušies, ka rekomendāciju biznesu nemīl. Ir izveidojies tāds sava veida komplekss, ko varbūt ir stiprinājusi nezinošu cilvēku bļaustīšanās par piramīdām un tam līdzīgas sabiedrības reakcijas. Jo ir cilvēki, kas ir pilnīgi neitrāli, bet mēs vēl nesākuši sarunu, jau sākam taisnoties. Patiesībā mums nav par ko taisnoties un nav par ko kaunēties. Rekomendāciju bizness ir un paliek vienīgais veids, kā cilvēks var sakārtot savu dzīvi, nepakļaujoties sistēmai. Un sistēma ir paredzējusi, ka viņam jābūt nabagam un tādam arī jāpaliek līdz mūža beigām. Vai ir starp mums tādi, kam gribas izskriet cauri šai dzīvē, to tā arī neizbaudot, nepaceļojot pa pasauli, nesatiekot tos cilvēkus, ko visu laiku nav laika satikt, jo sistēma mums liek tērēt savu laiku tā vietā, lai to izmantotu. Vai tiešām gribam paskriet garām arī savu bērnu un mazbērnu dzīvēm, joņojot uz darbu pat tad, kad bērni slimo, kad mazbērniem ir svarīgi brīži dzīvē? Vai esam gatavi neredzēt to pirmo sasniegumus, gluži tāpat kā savas aizņemtības dēļ neredzējām bērnu sasniegumus? Ir cilvēki, kuri grib dzīvot labi, bet negrib piepūlēties, lai to sasniegtu. Bet sen jau ir pierādīts, ka viss jaukais un labais, pēc kā vien cilvēks var ilgoties, atrodas ārpus mūsu komforta zonas. Ir cilvēki, kam neko no iepriekš pārsauktā nevajag, par tiem jau teicu, atstāsim viņus mierā. Es personīgi atsakos būt nabaga un nožēlojama. Un tā kā es neesmu Rokfellera mazmeita, tad manā gadījumā rekomendāciju bizness ir vienīgais instruments, var teikt vienīgā lāpsta, kas ļauj izrakt tranšēju uz pašcieņu un brīvību. Nevelti saku izrakt, jo pati tā neizveidosies. Ir arī daudz cilvēku, kas gribētu dzīvot savādāk, bet vēl nav atraduši īsto iespēju vai arī nav noticējuši tai. Un bieži vien tie cilvēki, kas pasaka nē, viņi pasaka nē. Nevis tāpēc, ka viņi nevēlās, bet tāpēc, ka viņi kaut ko nav sapratuši. Un principā viņi pasaka nē sev, nevis jums. Jāsaprot, ka sabiedrības viedoklim, kas ir sagrābstīts no nepareiziem piemēriem, nav nekā kopīga ar to, ko mēs darām. Ja mēs ar savām darbībām turpinām šo nepareizo priekšstatu uzturēt, tad jā, esam pelnījuši to pašu sabiedrības fuju. Bet ja biznesu veidojam savādāk, tad arī viedoklis ar laiku mainās. Pirmais solis uz to ir cienīt pašam sevi un savu laiku, un neielaisties neproduktīvās sarunās, uz priedelējumos. Dažreiz ir bijis tā, ka cieņa rodas tieši tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka mēs varam apgriezties un aiziet, ka mums nevajag viņu par visām varītēm ievilkt biznesā. Nākošais – nekritizēt konkurentus, pat ja to bizness ir bezcerīgs un tur neko nevar nopelnīt. Viena lieta ir fakti, otra – mūsu paustā negatīva attieksme, ko mēs nevaram atļauties, ja vēlamies šajā tirgu palikt un strādāt. Šodien, pateicoties internetam, strādāt ir daudz vieglāk, jo mazāk ir saskari ar tiem, kam to nevajag. Ir lielākas iespējas atrast to, kas meklē šādas iespējas.
Vēl par negatīvu attieksmi runājot. Es sen esmu sapratusi, ka svarīgāk ir nevis lūgoties uz naudu, ko mēs varam nopelnīt, bet gan daudz svarīgāk ir padomāt par to, kā mēs jūtamies darot to, ko mēs darām. Gluži tāpat var būt, ka šajā te konkurējošā kompānijā cilvēkam lielākais prieks no tā procesa, ko viņš dara, un viņiem pat varbūt nav svarīga tā naudas puse. Tieši tāpēc mūsu kritika var cilvēku ļoti sāpīgi ievainot. Vēl par sabiedrības viedokli runājot, bieži viskaļāk bļauj un mūs māca tie cilvēki, kas neko paši savā dzīvē nav sasnieguši. Vai ir vērts ņemt vērā nabaga padomus par to, kā nopelnīt miljonu? Domāju, ka nē. Jo katram cilvēkam ir savs ideālās dzīves scenārijs. Un ja viņam nav izdevies to realizēt pašam, viņš noteikti to gribēs piemērīt visiem citiem. Tā bieži vien vecāki traucē augt un attīstīties saviem bērniem, uzstiepjot tiem savus nerealizētos sapņus un ambīcijas. Bet šoreiz ne par to. Šoreiz par to, ko ir vērts ņemt galvā un ieklausīties, un ko nē. Skaidrs ir viens, jo vairāk mēs atšķirsimies no apkārtējiem, jo vairāk mūs nepieņems. Piemērs no dzīves. Augstā ziemas rītā braucam savā auto un redzam, ka pa trotuāru vieglā rīksī skrien večuks sporta šortos, plikām kājām, sasērtušiem vaigiem un ir absolūti apmierināts ar dzīvi. Mūsu reakcija – ha, vecs muļķis. Kaut gan ir tieši pretēji, tas ir cilvēks, kurš rūpējas par savu veselību, kamēr mēs slinki pārvietojam savu 5. punktu ar auto. Kāpēc tāda reakcija? Tāpēc, ka ja večuks būs malacis, kas būsim mēs? Tieši šī paša iemesla dēļ mēs cenšamies par varītēm pierunāt pieēsties to cilvēku, kas ir atnācis uz viesībām un ir paziņojis, ka viņš ir uz diētas. Vai tā nav? Tās visas ir mūsu neveselīgās reakcijas uz cilvēkiem, kas ir nolēmuši atšķirties. Tāpēc ir jābūt gataviem, ka būs cilvēki, kas nepieņems mūsu tiekšanos pie cita dzīves līmeņa, mūsu personības attīstību un tā tālāk. Vai vēl ir teiciens lieli putni lido vieni? Bet labā ziņa ir tā, ka lieliem putniem ir interesanti arī pašiem ar sevi. Tie ir pašpietiekami un brīvi, un tiem nevajag pastāvīgus uzmanības apliecinājumus no sabiedrības. Tātad gatavojamies būt nesaprasti un uztveram to vēsā mierā. Tā ir laba zīme. Tagad par kļūdām pašā partneru meklēšanas procesā. Vienmēr un visur tiek atkārtots, sastādiet paziņu sarakstu. Šis nav no gaisa parauts sponsoru niķis. To sponsori nav izdomājuši tāpēc, lai mēs tērētu savu laiku. Tā vienkārši vajag. Rekomendāciju biznesa patiesībā ir ļoti vienkāršs, un mēs kā par brīnumu pamanāmies to krietni sarežģīt. Kam vajadzīgs paziņu saraksts? Pirmkārt, tie cilvēki, ko jūs it kā zināt, ja kas ir jūsu galvā, tajā parādās un no tās tikpat ātri pazūd. Tas, kas ir uz papīra, vairs nepazūd, un daudz vieglāk ir plānot kaut ko, ka tas ir uzlikts uz papīra. Vēl ir jāatcerās par tādu svarīgu mūsu palīgu kā zemapziņa. Mēs pat iedomāties nevaram, cik ļoti daudz tā spēja izdarīt mums pat nemanot. Bet zemapziņa uztver tikai to, kas ar paša roku ir uz lapas uzrakstīts, tāpēc labāk ir sarakstus rakstīt ar roku nekā drukāt datorā. Pati no savas pieredzes zinu, līdz ko sāk sastādīt sarakstu, tā pēkšņi atmiņā uzpeld 100 gadus atpakaļ satikti cilvēki un jau 100 reiz aizmirsti, un uzpeld vēl un vēl, pat tad, kad par to vairs nedomā. Tas ir tāpat kā datoram dot uzdevumu atrast kādu failu. Tas meklē un izdod ar vien jaunus rezultātus. Tieši tāpat strādā mūsu smadzenes. Dažreiz šis process ilgs nedēļām ilgi. To grūti izskaidrot, bet tā tas ir. Vēl vairāk ir gadījies, ka man pēkšņi piezvanoja uzraksta kāds cilvēks, par ko sen jau esmu aizmirsusi. Cilvēki paši sāk mūs meklēt, kad mēs noskaņojamies uz meklēšanas vilni. Un stādot sarakstu nekādā ziņā nešķirojam cilvēkus. Šim būs interesanti, bet šim ne. Pat ja jūs zināt cilvēku kā veiksmīgu biznesmeni un esat pārliecināts, ka viņam noteikti vairs neko nevajag, jūs nevarat zināt, kā viņam šajā biznesā veicas. Neviens neskrien un nekliedz par savām problēmām. Varbūt, ka tam cilvēkam tas bizness ir jau līdz aubē un sen jau gribas kaut ko citu. Tāpat arī nevaram zināt, vai ar dzīvi apmierinātai mājsaimniecei beidzot negribās izrauties no mājas. Situācijas var būt dažādas un cilvēka noskaņojums un vēlmes atkarībā no tām arī. Tātad rakstam iekšā sarakstā pilnīgi visus, un gadās, ka prāts ar laiku pats atrod īsto pieeju katram cilvēkam, mums pilnīgi negaidot. Pēkšņi ienāk prātā kāda interesanta ideja vai stratēģija. Ko mēs darām, kad sastādīts saraksts? Zvanām. Un bieži vien pavalkamies uz provokatīvu jautājumu, pastāsti, ko tu man tur gribi piedāvāt. Un tad sākas prezentācija pa telefonu stundas garumā. Nekādā gadījumā saruna nedrīkst ilgt vairāk par 2 minūtēm. Ja tā turpinās ilgāk, varat būt droši, ka laiks iztērēts veltīgi un ka saruna biedrs otrā galā labākajā gadījumā žāvājās. Sliktākajā ir aizgājis iedzert tēju. Un uz atkārtotu sarunu viņš vairs neparakstīsies, jo uzskatīs, ka viņam viss jau ir skaidrs, kaut arī viņš varbūt dzirdēs un uztvers 5. daļu no visas tās informācijas, ko mēs viņam esam tik pēkšņi uzgāzuši. Runājot pa telefonu ir grūti kontrolēt sarunas virzienu, un vēl grūtāk saruna biedra reakciju. Telefons ir domāts tikai tam, lai pasviestu intrigu un sarunātu tikšanos. Zinu, ka daži sarunā, ka aizsūtīs informāciju,
Bet to var darīt tikai tad, ja cilvēkam galīgi nav Skype vai dators Skype nevelk vai ir kāds cits iemesls, kāpēc nevar šo cilvēku dabūt uz trīspusēju sarunu. Ierakstus var sūtīt tikai tad, kad esam cilvēku ieinteresējuši, un ieinteresējuši tā, ka viņš uzdod jautājumus vienu pēc otra. Tad varam būt droši, ka pēc mūsu dotās informācijas noskatīšanās viņš pats vēlreiz pāraks visu internetu, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk. Tātad telefonu sarunas mērķis ir ieinteresēt un nolikt laiku sarunai trietā, ko visērtāk ir veikt Skype'ā. Par ieinteresēšanu runājot. Katru dienu internetā dzirdam nodrāstas frāzes – pasīvais ienākums, MLM, internet bizness un tā tālāk. Jāņem vērā, ka katrs cilvēks šos vārdus ir dzirdējis dažādos apstākļos. Kādam kā internet bizness ir piedāvāta finansu piramīda, kur cilvēks iegrūdis gan visu savu naudu, gan vēl aizņēmies. Kādam līdzīgi ir gadījies ar pasīvo ienākumu un tā tālāk. Lai maksimāli izvairītos no nevēlamām un neparedzamām asociācijām, ir jāizvēlas pēc iespējas neitrālāki vārdi. Principā vislabākā intriga ir tad, kad saproti tikai domas virzienu, nesaprotot līdz galam, par ko ir runa. Mūsu reklāmas materiālos arī figurē formulējumi par ienākumu saglabāšanu, pasargāšanu, konvertēšanu drošākā valūtā. Mēs visai izvairīgi runājam par pasīvo ienākumu, aizvietojot to, piemēram, ar ienākumu plūsmu vai ienākumu avotu un tā tālāk. Es pēc katra reklāmas teksta uzrakstīšanas esmu vēlreiz to pārlasījusi nākamajā dienā, tā sacīt ar svaigu aci, un mēģinājusi atpazīstamākos vārdus aizstāt ar mazāk dzirdētiem analogiem, lai būtu skaidra doma, bet nebūtu pierē pateikts, par ko ir runa. Tad lūk, telefonu sarunai vēlams uzrakstīt uzmetumu un uzrakstīt šīs gatavās frāzes īsā veidā, neko vairāk nepaskaidrojot. Otrs, mūsdienīgāks man pašai pieņemamāks saziņas veids pirmās tikšanās norunāšanai ir Skype, bet tajā ir grūtāk strādāt, jo ir grūtāk noturēties nesākot kaut pa daļām stāstīt par pašu piedāvājumu. Tāpēc arī vēlams sastādīt sarunas paraugu un no tā neatkāpties. Mērķis ir pasaukt cilvēku uz sarunu trietā. Domāju, man nav jārunā par vārdu izvēli sarunā. Ja teiksim, tev jāparunā ar manu sponsoru, varam būt droši, ka mūs pasūtīs tālu un bez maizes, jo neviens mums neko nav parādā un nevienam nekas nav jādara tikai tāpēc, ka mēs tā gribam. Bieži vien mēs pat iedomāties nevaram, kā cilvēks var uztvert to vai citu vārdu, bet var. Ar vienu vārdu mēs varam sabojāt visu labo iesākumu un otrais pie šī cilvēka varam vairs neiet. Varbūt varam mēģināt pēc kāda laika, piemēram, kad būs kāds interesants piedāvājums vai kādi rezultāti, ko parādīt, bet otrais sarunu uzsākt būs daudz grūtāk. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir vērts visus tekstus uzrakstīt un pēc kāda laika pārlasīt. Uzrakstīt šos tekstus pēc iespējas delikātākus, nopaļojot formulējumus, kas varētu izsaukt negatīvas reakcijas, nomainot vārdus, kas var izraisīt nevēlamas asociācijas un tā tālāk. Vēl labāk iedot šos tekstus pārlasīt kādam no malas. Vēl ir svarīgi sarunas sākt tad, kad pašam ir labs noskaņojums. Ja gadās, ka tās ir ieplānotas dienā, kad viss notiek ne tā kā vajag, kad no rīta pamostamies ar domu, ka saiga košs pilvens spiež un naktsriekliņš par īsu, tad labāk to nedarīt vispār, nekā darīt par varītēm. Atstājiet uz rītdienu, mūsu darba emocijām ir ļoti liela nozīme. Nākošā mūsu kļūda, mēs domājam, kam man jātraucē sponsors, es taču visu varu izstāstīt pats. Nē, nevarat visu, jo saruna trietā tā nav prezentācija. Kopējā prezentācijā tiek stāstīta visa informācija, spēlējot uz visu publiku, un katrs no klausītāju bariņa paņem no prezentācijas to, kas tieši viņam ir svarīgs, bet ir arī tādi, kas aiziet ar neko, jo prezentācijas vadītājs nav atradis atslēdziņu, ar ko atvērt tieši šī cilvēka sirdi un prātu. Saruna trietā savukārt ir paredzēta tieši tam, lai atrastu šo atslēdziņu konkrētam cilvēkam. Nevelti tas ir visefektīvākais jaunu partneru piesaistīšanas instruments. Tātad pirmais trīspusējā sarunas mērķis ir atrast personīgu pieeju. Otrais – nodrošināt pēc iespējas neitrālāku informācijas uztveri. Ja jūsu paziņu jūs uztver subjektīvi, kā kolēģi, kā klases biedru, kā sava drauga māsu vai brāli, ir tādi, kas atcerās, kā jūs spēlējāties smilšu kastē, un nevilžas rodas iekšējs protests. Tā sīkā man tagad kaut ko par biznesu stāstīs, ko viņa vispār man var pastāstīt, ko es nezinu. Vai arī, es zinu, ka viņa cep ļoti garšīgas pankūkas vai ēda siltas zeķes, bet ko gan viņa sajēdz no biznesa? Ja cilvēks tiek uzaicināts uz trīspusējo tikšanos, runātāju viņš uztver tādu, kāds viņš ir, jo ar to nesaistās nekādas asociācijas. Pie tam, tie neapzināti runātāju pārsvars 2-1 arī nostrādā par labu runātāju tandēmam. Divus cilvēkus vienmēr klausās uzmanīgāk nekā vienu. Vēl kas ir svarīgi, kā mēs stādam priekšā runātāju. Ir ļoti svarīgi celt runātāju prestižu klausītāju acīs. Piemēram, pateikt, ka tam, kas runās ar liela pieredzi, ka viņš ir lielisks atbalsts jūsu biznesā, ka ar viņu ir ļoti viegli kopā strādāt un tam līdzīgi, ka viņa laiks maksā lielu naudu. To arī var teikt, teiksim, ja strādā ar lieliem līderiem. Runātājs savukārt uzsākot sarunu paslavēt partneri, kas šo tikšanos ir sarunājis.
Tā ir tāda sava veida apmainīšanās ar laipnībām, jo tā ir ļoti svarīga, lai nākotnē izveidotos produktīva sadarbība, lai būtu savstarpēja cieņa un sapratne. Jo droši vien, ka visi esam pamanījuši, ka biznesā mēs ejam nevis uz ideju, produktu vai biznesa plānu, bet gan mēs ejam uz cilvēkiem. Tā skaitā uz atmosfēru, kur rada šis cilvēku kopums, kas saucas komanda. Katram cilvēkam gluži neapzināti gribās būt saprastam, pieņemtam, katram ir svarīgi saņemt atbalstu un palīdzību. Tagad tā. Runātājs runā, klausītājs klausās. Ko dara tas, kurš sarunājas tikšanos? Tur muti. Vislabāk izslēgt savu mikrofonu, lai nerodas kārdinājums iesprost pa vidu kādu frāzi. Pirmkārt, tas ir nepieciešams tāpēc, lai klausītājs nezaudētu koncentrēšanos. Nav iespējams klausīties vienlaicīgi divos cilvēkos, pārslēdzot uzmanību no viena uz otru. Tas rada reālu diskomfortu. Pamēģiniet kādreiz kādā sadzīviskā situācijā radīt šādus apstākļus. Izmēģiniet uz savas ādas. Bieži šādas situācijas rodas viesībās, kad ir vairāk ciemiņu. Kad kāds kaut ko stāsta un otrā galā kāds cits sāk stāstīt savu stāstāmo. Diezgan tracinoša un arī mulsinoša sajūta, kad nezini, kuru klausīties. Beigās nedzirdi nevienu ne otru. Otrkārt, kāpēc ir svarīgi klusēt? Jo runātājs ved šo sarunu noteiktā virzienā, un šai sarunai ir noteikts mērķis. Ja vēlaties maksimālo rezultātu no šīs sarunas, ļaujiet runātājiem darīt savu darbu. Klusēšana ir arī mēms cieņas apliecinājums runātājiem, un gluži pretēji. Necieņa, ja to pārtraucam. Pie tam mūsu uzdevums ir sarunas laikā mācīties, kā tas ir jādara. Lai jau tuvākajā nākotnē varētu rīkot šādas tikšanās jau ar savu uzaicināto potenciāliem partneriem. Vislabākais ir sēdēt un klusiņām veikt pierakstus, atņeksēt to, kas liekas pašam svarīgi un interesanti. Tas, kurš ir sarunājis tikšanos, parasti noslēdz sarunu. Sarunas beigās ir īstais laiks ieslēgt mikrofonu un pastāstīt par savām personīgajām sajūtām un iespaidiem. Kad runātājs savu darbu ir beidzis, tad var un vajag pāris teikumos pastāstīt savu skatījumos notiekošo. Jo tad jau subjektīvās sajūtas nospēlēs pareizo lomu. Kāpēc gan neuzklausīt drauga māsas emocijas par patiešām labu ideju? Pateicoties runātājiem, jau ir skaidrs, ka tā tiešām tāda ir. Pēc sarunas ir ļoti vērtīgi divatā šo sarunu izanalizēt, jo, protams, ka arī runātājiem gadās pieļaut pa kādai kļūdai. Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Kopā to ir vieglāk ieraudzīt. Un vēl, kas ir interesanti, trīspusējā sarunā pārsvarā ir jārunā klausītājiem. Jā, tieši tā. Runātājs tikai saliek ķirsīšus uz tortes. Tieši tāpēc tā arī ir personīga saruna, lai sākumā uzzinātu klausītāju vēlmes, sapņus, mērķus, varbūt arī viņa bailes un rūgto pieredzi. Un tikai pēc tam pateiktu tikai tos argumentus, kas šajā brīdī un konkrētā cilvēka gadījumā ir svarīgi. Visu pārējo informāciju viņš atradīs pats, ieraudzīs šajā iespējā savu problēmu atrisinājumu. Šādai tehniski ir jāizskatās trīspusējai sarunai. Tagad par to, kāpēc mums neveicas ar jaunu cilvēku atrašanu. Mārketings mums pieprasa divus partnerus. Tikai divus. Kā mēs visbiežāk uztveram šādu biznesu? Man vajag daudz, ar tiem diviem jau tur nemaz nav ko iesākt. Un tad mēs histēriski skrienam pa sociālajiem tīkliem, masveidā liekam reklāmas. Gadās arī vēl ļaunāk, spamojam Skype'ā un e-pastā. Nelabrīt, ne uz redzēšanos uzreiz sūtam palagu ar jau gatavu piedāvājumu un kaudzi dažādu linku. Tāpat ir ar paziņu sarakstu apzvanīšanu, un tendences visos virzienos ir vienādas. Gribam visu un uzreiz. Tam, kas saņem šādu masām izsūtītu vēstuli, pirmās sajūtas ir, kas tas par sviestu? Vai arī, tad atcerējās, kad vajag mani kaut kādā tur super biznesā ievilkt. Bet ja mēs darbotos ar domu, ka mums vajag tikai divus, tos labākos, uzticamākos, ar kuriem būs patīkami strādāt un sadarboties ilgus gadus, principā labus paziņas vai draugus. Kā tad tas viss izskatās? Vai mēs nerisinātu sarunas daudz mīļāk, daudz personiskāk, ar domu, ka es varēju pasaukt gan nesko, bet es šo iespēju piedāvāju tieši tev. Jo tieši tev es vēlu visu to labāko un tieši ar tevi es vēlos kopā strādāt. Ja tu kaut ko vēl nezini vai nesaproti, es tev iemācīšu un paskaidrošu. Ja es nesen izteicos, ka sadarbība ar kompāniju nav laulība, kompānijas var nākt un iet, tad ar partneriem ir gluži pretēji. Tā nu reiz ir kā laulība, jo ar šiem cilvēkiem būs jāstrādā kopā daudz un dikti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai kopā darboties būtu komfortabli. Tāpēc, kad izslēgsim to histēriju, ar kādu mēs cenšamies savākt baru partneru, bet ieslēgsim personisku attieksmi pret katru konkrētu cilvēku. Pirmkārt, šis process sāk sagādāt baudu, kaut vai kā kvalitatīva komunikācija. Otrkārt, tam būs pavisam cits rezultāts. Tas nenozīmē, ka mums jāsāk mīļi pierunāt. Nē, bet runāt personīgi ar cilvēku, ņemot vērā viņa personību, pieredzi, mērķus un karstākās vēlēšanās, jā, noteikti. Un ja ar kādu cilvēku neesat 100 gadus komunicējuši, kontaktu sākumā vajag atdzīvināt. Vai arī, ja iet runa par svešiem cilvēkiem, tad ar šo cilvēku sākumā jāparunājas kādu laiku tīri personīgi par dzīvi, par tagadējo situāciju dzīvē, darbos un tikai tad sākt akurāti runāt par biznesa iespējām.
Un pats galvenais, kāpēc mums nesanāk, mēs to nedaram. Mēs parunājam ar 2 cilvēkiem, pamanāmies šajās pāris sarunās pieļaut maksimumu kļūdu, piemēram, aizvilkdamies pa telefonu pusstundu stāstam par biznesu, lēkājot no vienas tēmas uz otru, jo pa telefonu secīgi pastāstīt visu vienkārši nav iespējams. Vai arī pirms tam neparunājot aizsūtam 100 mirušas vēstules saviem paziņām, kas jau sen aizmirsuši, ka mūs pazīst, un tad paziņojam, tas viss nestrādā, biznesa nekam nedara, produktu nevienam nevajag un tā tālāk. Kamēr nav bijušas 3-kāršās tikšanās vismaz ar 100 cilvēkiem, vispār vēl agri ko secināt. Tas nureiz ir biznes, kur perfekti strādā lielo skaitļu statistika. Iesācējiem no 10 cilvēkiem 1, kas pievienojas. Tas jau ir labs rezultāts. Profesionāļiem 8 no 10. Kā redzat, arī ne 100%, bet tikai 80. Tā kā vienmēr ir kur augt. Tā kā tas ir rekomendāciju bizness, tas sāks izdoties tad, kad sāksim balstīt to uz pareizu un kvalitatīvu komunikāciju. Šī biznesa veiksme vai neveiksme būtībā nosaka komunikācijas kvalitāti. Komunikācija jābūt maigai, bet piedāvājumam konkrētam un nepārprotamam. Un tad viss izdosies. Ir ko mācīties. Mums gan parasti sanāk otrādi. Komunikācija konkrēta un sausa, ar piedāvājums izplūdis un nepārliecinošs. Tad, kad mēs nomainīsim fokusu no man vajag partneri biznesam uz šī iespēja varot atrisināt šī cilvēka finansiālās vai kādas citas problēmas, tad arī viss sāks izdoties. Tāpēc nekādā gadījumā nekad nerakstām un nesakām, es meklēju partnerus vai man vajag partnerus. Citiem ir pilnīgi vienalga, ko mums vajag. Mēs piedāvājam iespēju, kas ir izdevīga tam, kam mēs to piedāvājam. Tātad pasniedzam šo iespēju no viņa izdevīguma viedokļa, nevis no savējā. Man reiz pirmsākumos ļoti palīdzēja viens vingrinājums. Runājot ar cilvēkiem, centos raucīties pati uz sevi no malas, tā kā es vienlaicīgi gan spēlētu uz skatuves, gan sēdētu skatītāju zālē. Tā ļoti labi var pamanīt visus neglūdos vārdus, kas neiedaras komunikācijā un rada nevēlamas asociācijas. Un tā var beidzot ieraudzīt sarunbiedru reakciju, jo parasti mēs visi esam sakoncentrējušies uz sevi, un mēs neredzam šī otra cilvēka emocijas. Pamēģiniet, ļoti noderīgi un interesanti. Vēl ko es vēlēju šodien piebilst par sponsora un partneru attiecībām. Sponsors ir tas cilvēks, kurš uzaicinājis mūsu biznesā. Patiešām vēlot labu, sponsors ir tas, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt, atbalstīt, kurš pats mācās un gatavs arī mums kaut ko iemācīt, bet mēs nedrīkstam gaidīt, ka sponsors staigās mums apkārt, mūs bikstīs, mums atgādinās par to, kas mums ir jādara vai nav jādara. Mēs nevaram pārmest sponsoram to, ka mums ir pamaz uzmanības, vai ka viņš mums kaut ko nav paskaidrojis, jo mums ir jābūt tiem, kas biksti sponsoru un prasa, man vajag to, man vajag šito, es nemāku to, man vajag palīdzību šeit vai tur. Tā ir mūsu katra personīga atbildība. Sponsors nav atbildīgs par mūsu biznesu, un mēs par viņu esam atbildīgi. Sponsors par mums ir atbildīgs morāli, bet par paša biznesa izdošanos esam atbildīgi tikai un vienīgi mēs paši. Tāpēc es negribētu, ka mēs komandā dzirdētu pārmetumus, ka sponsors man neko nepastāsta, vai sponsors man neko nepalīdz. Gadās tā, ka sponsors un partneri šo biznesu iesāk praktiski vienlaicīgi. Mēs nevaram pārmest sponsoram, ka viņš jau kaut ko nezina. Priekš tam ir augstāk stāvošie sponsori, pie kā var droši klauvēties un prasīt visu to, kas nav skaidrs. Bet nekādā ziņā mums nav tiesības nevienam neko pārmest. Šis ir mūsu katra paša personīgais bizness. Tas būtu viss, ko šodien vēlējos pateikt. Paldies par uzmanību. Ceru, ka šī informācija būs noderīga. Tā nav vienkārši plika teorija, tie ir visi mani grābekļi, uz kuriem pat esmu kāpusi. Vēloties pasargāt jūsu pieres, te nu tos visus esmu izlikusi apskatēm. Vēlu veiksmi eksperimentos. Vēlu noķert jūru pozitīvu emociju, uzlabojot gan savu ikdienas komunikāciju, gan arī panākumus biznesā. Jo dzīvē vērtība ir tikai tam, kas rada emocijas. Visam pārējiem nav nekādas nozīmes.